Labvakar, cienījamie skatītāji! Šodien raidījumā parunāsim par tādu lietu, bez kuras ikdienā neviens no mums nevar izdzīvot. Par lietu, par ko ir ļoti daudz un dažādu parunu sakām vārdu. Mēs šovakar parunāsim par naudu. Un manas viešņas ir zobārste Žanna. Vakar. Un juriste un finanšu konsultante Līga. Labdien! Šodien mēs ļoti bieži dzirdam tādu frāzi saistībā ar kredīta piedāvājumiem. Izvērtējiet savu iespēju atmaksāt kredītu. Ko nozīmē izvērtējiet savas iespējas atmaksāt kredītu? Jo ir cilvēki, kuri sekmīgi paņem kredītu, atdod un dzīvo laimīgi. Un savukārt ir cilvēki, kuri iepinās šajos kredīta pinekļos un ar grūtībām tālāk velk savu dzīvi un nevar izkļūt no tā ārā. Es zinu, ka tā ir ļoti aktuāla tēma sabiedrībā. Jo jebkurā gadījumā es zinu daudz cilvēkus, kas ir ļoti, ļoti sen paņēmuši kredītus. Un viņiem tā ir joprojām problēma, jo viņi pat ir cilvēki, kas brauc uz ārzemēm, lai spētu atmaksāt tos kredītus, ko viņi savā laikā ir neapdomīgi paņēmuši. Uz ārzemēm strādāt? Strādāt, tieši ārzemēs strādāt, jā. Bet tā ir iespēja. Tas ir ļoti labi, ka cilvēks ir varianti, kā atgriezt to naudu. Ja viņam šeit nav tā darba, tad viņš brauc projām. Patiesībā, runājot par kredītiem, tas nav nekas slikts un nav nekas arī, tas var būt gan slikti, gan labi, jā, jo patiesībā kredīti var paņemt priekš tā, lai varētu nodrošināt savu kaut kādu nākotnes ceļu iebruģēt, paņemt naudu, lai kaut ko nodrošinātu, kaut ko tādu, kas nestu naudu pēc tam. Jā. Un tāpat laikā var paņemt kredītu, kas reāli patērē tavus līdzekļus, bet nekādu labumu tev īsti nesniedz. Labi, tie paši televizori, ļoti ekskluzīvas tehnikas, jā. Tas viss ir labi, ja tas ir cilvēka sapnis, jā, bet mums ir runa par to, vai cilvēki izvērtē, vai tas ir tas, uz to brīdi, vai tas ir vajadzīgs, vai viņš spēs atdot to kredītu. Jo manā gadījumā, pieņemsim, man arī kredīti, kā jau es šīs valsts iedzīvotājs, man ir kredītā dzīvoklis, mašīnas izmaksāja, ja? Bet visu laiku ir kaut kādas vajadzības joprojām aug. Ja? Par to pašu mašīnu, jau ir savu laiku nokalpojusi, tā kā parādās rūsa, tā kā cilvēki saka, tev vajag jaunu mašīnu. Un tu domā, kāpēc man jāņem tagad atkal jauna mašīna uz kredīta? Tas tik veiksmīgi ticis no tā viena kredīta vaļā, ja? Nē, viņa kalpo, viņa normāli kalpo tikai tāpēc, ka citu uzskata, ka vajag mainīt. Ja? Tad es ir tagad tādā izvērtēšanas stāvokļa, man to vajag vai nē, jo ir jau arī citi mērķi. Pieņemsim, man ir sapnis aizbraukt uz ārzemēm, mācīties. Ja? Un tad tev ir jāizvērtē tā mašīna, kas ir prestiža un komfortabla, vai arī zināšanas, kas turpmāk dzīvē noderēs un kas man nesīs iespējams lielāku ienākumu. Jā, Līga, kā tev, ko tu varētu piebilst? Es uzskatu, ka cilvēkiem tātad, lai viņi saprastu, vai viņi spēj atdot šos kredītus, un vai viņi tiešām spēj paņemt kādu kredītu, jāsaprot, kādam nolūkam, kādām vajadzībām tas ir vajadzīgs. Un ļoti laba lieta ir plānot savus ieņēmumus un izdevumus uz gadu uz priekšu, tāpat arī noteikt savus mērķus 5 gadiem. Tādā veidā skaidri apzinoties savus ieņēmumus un savus plānotos izdevumus. Un tad var atkal menedžēt, kā tur, noteikt, kuru pozīciju mēs varam samazināt vai arī palielināt. Piemēram, mums nepieciešami ieņēmumus palielināt. Un tad, attiecīgi, šīs visas pozīcijas izvērtējot, ir skaidrs, es varu paņemt kredītu. Un, piemēram, arī izvērtēt tādu aspektu, vai ņemt līzingu vai kredītu, pētīt arī šos te procentus, šos te nosacījumus, šos te riskus, kādi varētu iestāties, gadījumā, kā es varu, gadījumā neatdod, vai man vajag kādu pagarinājumu laika, jo mēs redzam arī reklāmās, kad ir šie te kredītiem iespējams pagarinājums, bet attiecīgi tas uzreiz cilvēkiem dod tādu, lielāku izdevumu pozīciju, jo viņi samērā dārgi. Tas procents ir diezgan neadekvāts. Tāpēc mans uzskats ir ļoti rūpīgi pieiet šim jautājumam un
nevadīties no tādām emocijām, jeb iegribu tādas tā kā sajūtas. Jā, es ļoti gribu tur jaunu telefonu, bet vai viņš tiešām man ir vajadzīgs? Ļoti bieži mēs novērojam to, ka kredīti tieši paņemti ir uz emocijām. Jā, ir akcija, ir kaut kas piedāvāts, vai kādam ir, vai šobrīd tas ir aktuāli un moderni un topā, un tad man arī vajag. Bet no tā, ko jūs teicāt, es sapratu divas lietas. Un viena lieta ir izvērtēt nepieciešamību pēc tā, vai man kaut ko vairāk vajag. Un otra lieta izvērtēt iespēju savu nodrošināt to, ka es nākotnē spēšu atdot. Un varbūt parunājam par to otru, par to iespēju atdot. Jo cilvēks dzīvo, viņam ir darbs, viņam ir kaut kādi noteikti ienākumi, ko viņš var plānot. Principā ir tāds uzskats, ka cilvēkam vajadzīgi 5000 eiro, cik Latvijā tad eiro, mēnesī, lai viņam pietiktu visām savām vajadzībām. Tā ir ļoti liela summa priekš Latvijas. Jā, liekas liela summa, bet, protams, mēs jau varam sākt solītim no mazākām arī summām, bet kā līdz šiem 5000 var cilvēks nonākt? Tā tad ir ļoti labi, ja ir vairāk ienākumu veidi, ne tikai šis viens ienākumu veids, piemēram, algots darbs, bet paskatīties, varbūt ir kāds hobijs, kas ļoti patīk, piemēram, Rokdarbi, piemēram, vīriešiem, skatās, tur kaimiņam vajag iztīrīt mašīnu, var savu roku vēl, var teikt, savu darbu piedāvāt arī citiem, tādā veidā jau nodrošināt šo otro ienākumu avotu. Kopumā ļoti labi būtu, ja spētu cilvēki šādus ienākumu avotus nodrošināt 4-5, aptuveni peļņu gūstot 50 eiro dienā, strādājot 20 darba dienas, un tādā veidā var nonākt līdz šiem 5000. Un tas nav, ir cilvēkiem vēl tāda tendence, mums vajag tagad tūlīt un visu, atkal tās ir emocijas. Nē, palēnām, apgūstot vienu, šo piemēram, lai ir šī darba alga, lai ir šis pamatdarbs. Bet skatāmies, kur mēs atkal esam noderīgi arī citās jomās, uztaisam, vienu mazo biznesiņu, otru mazo biznesiņu. Tādā veidā mēs redzam šos ienākumu avotus un palielinām spēju nopelnīt vairāk, un tādā veidā arī, lai mēs kaut ko uzsāktu, mēs arī varam izvērtēt, jā, mums vajadzīgs kredīts, bet mēs jau reāli redzam, kā mēs viņu varam atdot, jo mēs viņu ieguldam, lai apgrozītu. Man piemērs ir par šito. Man ir viena paciente, es vienkārši viņu abrīnoju. Viņa ir fantastisks cilvēks, brīnišķīga sieviete. Un kā viņa rada to naudu, ja? Protams, viņa nav nekāda miljonāra, ja? Bet viņai sapnis bija uztaisīt skaistus zobus. Ja? Un ko viņa dara? Viņa viņa dzīvo Ikšķilē, ja es nemaldos. Ja? Viņa brauc uz Rīgu, tīra dzīvokļus. Ja? Viņai par to maksā. Viņa taisa manikīru. Viņai par to maksā. Ja? Protams, es neiedziļinos cik un kā, ja? Bet tas ir ienākuma avots. Nākamais, viņai ir sava saimniecība neliela. Ja? Tur vai viss tas oliņas pārdod. Brīnišķīgi. Ja? Viņa brīnišķīgi cepj visādus konditorijas izstrādājumus, ko mēs esam personāls jau visu nobaudījuši un novērtējuši. Vienkārši cilvēks visu dara, viņa nepārtraukti rada kaut ko. Ir produkts, ir visu laiku apmaiņa. Apmaiņa ir nepieciešama. Ja mēs runājam, par naudu, ja atgriežamies, skaties, kas tad mums ir nauda. Nauda ir lieta, kas ir... Tur katrā literatūrā kaut kāds, tā ir enerģija, tā ir prece, tā ir lieta, ja tā ir apmaiņa. Tāpat nauda, tā ir vienkārši ideja. Tā ir ideja, ka mēs varam to naudu apmainīt pret kaut ko. Tā ir pārliecība, tā ir ideja, kas ir stiprināta ar pārliecību, ka šo naudu kāds pieņems. Ja cilvēks pretī, es tev došu naudu, tu man dos kaut kādu pakalpojumu vai preci. Dosi pretī. Un otrādi. Jā. Un otrādi, jā. Tā ir apmaiņa. Un runājot par manu brīnišķīgo pacientīti, es vienkārši skatos viņu brīnos tādā pozitīvā nozīmē. Cilvēks pilnīgi neapzināti, viņš dara pareizas lietas. Es uz doto brīdi zinu 4 ienākuma avotus viņai. Ja?
Un tad sanāk tā, ka ja kaut kas notiek ar kādu no šiem vairākiem ienākuma avotiem, tad cilvēks nepaliek bez nekā, bet viņam ir vēl kaut kas, viņam kaut kāds pamats zem kājām. Jā, drošības pilvens, tā varētu teikt. Nu, patiesībā, jā, ja viņa nevar kaut ko darīt, aizbraukt uz to Rīgu, teiksim, uz to dzīvokļus sakopt, viņa var mājās, cept, konditori, visāds gardas lietas un piedāvāt cilvēkiem, ja. Viņa nepaliek bez ienākuma avota. Ko vēl varētu cilvēks paskatīties kādā virzienā, ko viņš dara, ko viņš varētu varbūt vairāk, savādāk darīt, ja viņš negrib mainīt šo te, tīri fiziski radīt kaut ko? Es te varētu piebilst to, ka cilvēkiem tas ir viens no panākuma tādiem elementiem, ja, dot par sevi ziņu citiem cilvēkiem. Ja. Atpazīstamība. Es daru to un to. Es laboju zobus. Es laboju labi zobus. Ja. Man tagad atbrauca draugi no Alūksnes. Ja. Viņi pa ceļam iebrauca Gaujienā. Un izrādās, mums ir tik brīnišķīgs produkts Latvijā, brīnišķīgas dzērvenes, ja? Un es ēdu ārpēc, kāpēc es par to neko nezināju? Saproti, ka mēs daudz ko nemaz nezinām, ka mēs nedodam iespēju cilvēkiem iepazīt sevi, ko tad tu dari, ja? Mēs esam tā, man liekas, es nezinu, no kurienes tas nāk, ka mēs gribam būt savā ziņā kaut kur neredzami, neuzbāzīgi, tas nav pieklājīgi, ja? Sevi reklamēt un tā tālāk. Mēs gaidām, kamēr mūs atradīs. Kamēr mūs kāds atradīs, bet tas viens no pirmajiem soļiem, cik es lasījusi daudz kur, ja? Tas ir sevis virzīšana, tā, lai tevi atpazītu cilvēki, lai zinātu, ko tu dari. Ja, tas ir pirmais solis. Ja. Pēc tam jau izvērtē, ko tu dari pareizi un ko tu dari nepareizi. Ja. Bet pirmais ir virzīt sevi. Dianētika ir mācība par to, kā prāts ietekmē ķermeni, kā atgūt savu dzīves spāru, enerģiju un dzīvē būt laimīgam. Līdzīgi kā Krišjāns Barons ir savācis un sistematizējis latviešu tautas dziesmas, dianētikas autors Rons Habards ir izpētījis daudzas pasaules filozofijas, kultūras un garīgās pilnveides prakses un, turpinot pētījumus, radījis tehnoloģiju cilvēka spēju atjaunošanai. Pie mums Latvijas Dianētikas centrā jūs varat apgūt šo mācību, apmeklējot dažādus kursus, treniņus un seminārus. Ziedu salonā Alora ziedi, rotājumi, dāvanu saņošanas pakalpojumi, svētkiem un ikdienai, visiem dzīves gadījumiem. Ziedu salons Alora – jūsu vēlmes mūsu izpildījumā. Es nezinu, kā lai to vispār pasaka. Lūdzu, piedod. Es zinu, es esmu cūka un manai krāpšanai nav attaisnojumi, bet tā bija tikai viena reize. Tas notika benzīntankā. Jau tajā brīdī, kad es pieliku viņai savas lūpas, es sapratu, es esmu pieļāvis milzīgu kļūdu. Vecīt, tu atkal ar kafiju sarunājies? Līga, pirms raidījuma mēs tevi runājam un teici fantastisku lietu. Ja? Es tagad pateikšu, bet tu kā finansists, tu mani sapratīsi. Ja? Tu teici tādu vārdu kā finanšu plānošana. Es saprotu, ka tas ir liela tēma. Tur ir ko mācīties un tur ir ko darīt, bet ir kaut kādas varbūt elementāras lietas, ja? kuras var izmantot katrs. Tā ir tā, ko raidījuma sākumā es arī teicu. Ir svarīgi zināt un apzināties šos savus ieņēmumus, un vienmēr ir jāsāk ar ieņēmumiem, jo tas arī piesaista tā kā naudas enerģiju. Aha. Nevis tik, cik man vajag izdot, bet kur es... Jā, pirmais vienmēr ir jādomā par ieņēmumiem, un pirmais, ja mēs sastādam vienalga kādā brīvā formā, sev izvēlētā formā, piemēram, ar roku rakstīt vai datorā, šo tādu tā kā finanšu analīzi izklāstu, ja, tad
Pirmo mēs rakstām vienmēr ienākumus. Mēs apzināmies, ja tā ir darba alga, tad cik viņa ir liela. Un sanāk, ka tu tā gadu uz priekšu jau skaties, cik tev varētu būt. Katru mēnesi mēs tā saplānojam, tad uztaisam tādu kopējo, cik tad gadā mums vajag, kādi ir izdevumi blakus, bet tas ir blakus, no sākuma ir ieņēmumi vienmēr. Kā grāmatvedi runā. un attiecīgi, tad mēs jau zinām to savu pozīciju, kas mums, cik mums vajadzīgs, ko mēs varam plānot nākotnē un ko mums tā kā iespējams vajag palielināt tos ieņēmumus, iespējams, mums paliek pāri. Un vēl viena ļoti svarīga lieta, vienalga, cik ir liela ieņēmumi, ka tā ir 2 eiro, bet vienmēr šos 10% atlicināt un nolikt maliņā, tas ir pats pirmais, ko vienmēr izdarīt. Un tad tālāk tā naudiņa, kas paliek, tad to mēs tērējam attiecīgi rēķinos, obligātos maksājumos, un arī ļoti svarīgi ir, lai mēs neieslīgst šajā parādu, teiksim, gulstā un vienmēr pirmām kārtām apmaksāt tos savus rēķinus, obligātos maksājumus, jo tas atkal, ja mēs kaut ko ir kaut kāds ļaujamies emocijām, nopirkšus tagad jaunu cepuri, piemēram, bet gribās cepuri. Bet varbūt mēs tos cepuri paplānosim un noliksim vēlāk, kad mēs tos no saviem 10% varēsim paņemt, ko esam atlikuši, piemēram, pusgadu, un samaksāsim, nezinu, piemēram, interneta rēķinu, tad kas notiek? Mums nekrājās soda procenti par neapmaksātu vai kā neapmaksātiem rēķiniem. Jo tā ir atkal papildus naudas izdošana. Tādā veidā mēs uztaisam šādus te pārskatus, un mēs ļoti skaidri zinām, mums nav hauss. Mēs zinām, mums vajag tik, mums vajag tuk. Attiecīgi arī redzam ieņēmumu pamāzi tā, ko es varētu padarīt. Kam es vēl varētu būt noderīgs? Kur es vēl varētu piesaistīt, jā. Man ir jautājums vēl tāds jums. Vai, teiksim, šīs lietas tā cilvēkiem dabīgi nāk, vai tomēr kaut kur vajag kaut kādas zināšanas apgūt? Protams. Ja es nebūtu lasījusi to, ko es līdz šim esmu lasījusi un seminārus apmeklējusi, es domāju, ka man nebūtu tāda tendence, teiksim, uzlabot savu dzīves kvalitāti. Jo tu visu laiku cilvēki vienkārši kaut kā sevi aptur ļoti. Man vienreiz viena ļoti gudra sieviete teica vienu lietu. Viņš saka, zini, un mums tā ir patiesībā problēma Latvijā un ne tikai Latvijā, ka cilvēki, ja viņi dara kaut ko nelegālu vai kaut ko, kas varētu nepatikt valsts iestādēm, viņi negrib būt redzami, jo tad būs nodokļu inspekcija klāt un tā tālāk. Cilvēki paši sev bloķē ceļus. Un tas ir tā kā tas ir saistīts, tu nobloķē naudas plūsmu, jo tu vairs nevari augt. Jo tu savu liec bloku priekšā, lai mani neredzētu. Un kāda tur vairs paplašināšanās? Paplašināšanās tas ir, ka tev auga bizness, aug tavas iespējas, aug tavs dzīves līmenis. Bet tā, kad tu gribi būt neredzams, tu nevari augt. Tas, par ko tu teici, jūs abas, par to, ka vajag arī par sevi teikt, vajag par sevi nest informāciju. Tieši tā, bet tajā brīdī viņš vairs negrib nest par sevi informāciju. Tikai šaurā lokā. Ne, par viņu zina, bet šaurā lokā līdz ar to. Tā kā Līga saka, maniķīre uztaisa vienu, otra vēl kaut ko, un tas ir kaut kāds varbūt šauras draudziņu loks, kas zina, un ārpus tā ir grūti iziet. Viņš nevar par sevi internetā ielikt, nedod Dievs uzspērsies vēl kāds tur virsū, cits negaidīts viesis. Tāpēc tas ir tā kā paziņu loks. Patiesībā vajadzētu tendenci būt darīt visu, tā kā būt, kad teiksim tā, likumīgi, tad tev no kā nav jābaidās, tev jādod par sevi ziņa visiem, kam vien var, un tu augsi, un tavs dzīves kvalitātes līmenis arī augs. Un ienākuma avots būs lielāks, un ienākums pats par sevi. Ir dažādas tehnoloģijas, kā var, teiksim, vēl veiksmīgāk darīt lietas. Viņas ir daudz un dikti, un arī, protams, kursos tos attiecīgos var iemācīties iziet. Un svarīgi, principā tas viens no svarīgākajiem, varbūt iespējams atkārtošos, bet ir šis lai mēs tiktu pēc iespējas ātrāk no parādiem. Un vēl viena būtiska svarīga lieta ir, ko es savukārt no kursiem esmu paņēmusi, tā ir tāda lieta, kā parādus sekt, sākot ar vecāko. Nevis tas, kurš mazāks vai ko es ātrāk varu atdot. Vai tas, kurš uzstājīgāk prasa. Bet no paša senākā parāda sagrupēt, atkal uztaisīt tādu tā kā pārskatu,
kurš man ir senāks parāds, kurš ir jaunāks, un tad pamazām tikt no viņiem vaļā, un līdz ar to arī vieglāk elpot, un vieglāk pie mums atkal nauda nāk. Tad ir jautājums, jums abām ir bērni. Kā ir ar bērniem? Cik viņiem vajadzētu zināt šīs finanšu lietas vai nezināt, vai pašiem piedalīties vai nepiedalīties? Tas ir jāmāca. Tas ir jāmāca. Es tagad, kamēr tu uzdevi jautājumu, es domāju, ko es savai meitai iemācījos. Mums ir bijusi diskusija. Es saku, tu vari plānot, bet tev jārēķina. Tev ir tik daudz naudas, lai tu varētu izdot tik daudz tādu summu par šo. Labi, tu gribi jaunu telefonu, tev ir ienākuma avots, kur tu nopelnīsi to naudu. Saproti? Es viņai reizēm piedāvāju, labi mācīsies, tev būs tur balva, jā. Tad tas patiesībā mazāk. Tu kārto dzīvokli, tev būs bonus arī kāds. Bet naudas izteiksmē tas parasti nav. Tas ir parasti paldies un tā tālāk. Un tad, kad ir ļoti daudz labu darbu sakrājies, tad viņa var saņemt kaut ko. Tad viņa saņem kaut ko balvā, bet patiesībā, tiek rēķināts. Viņa spēja jau viņa arī tā kā nopelnīt. Ja? Negluži naudā, bet... Jā. 10 gadi jau tā kā būtu jārēķina līdzi. Jā, jo lieta ir tāda, ka tiešām nauda ir kaut kas tāds, ko mēs lietojam absolūti katrs un absolūti katru dienu. Ja mēs pat izdzīvojam kādu dienu neizdodot naudu veikalā, tad mēs viņu notērējam elektrībā, kaut kādos telefonos, internetos, nodokļos un tā tālāk. Tāpēc, un atkal tā ir tā lieta, par kuru ļoti maz mēs saņemam zināšanu. Jā, es runāju, protams, ar bērniem par naudas lietām. Es viņus arī iesaistu praktiski, lai piemēram, spētu nojaust, kā tas ir izdot, pašam izrēķināt, iepirkties. Un tad es uztaisīju tādu eksperimentu pagājušajā gadā, kad lielākam bērnam, kuram 12 gadi tagad, es viņam bankas karti. Un tad bija šī teiksim, kas pierādās dzīvē. Viņš nejūt vairs to naudu. Viņš saka, man īsti nepatīk. Man patīk labāk, ja man ir uz rokas, es to naudiņu jūtu, un tad es labāk varu kontrolēt situāciju, vai es to nedēļu ar to naudu izdzīvoju vai nē. Un es uzskatu, par naudas lietām ir jārunā, ir jāskaidro, jo tā tendence ir, kad mēs varam naudu jebkur dabūt, un, piemēram, mamma ir banka, un tu taču var aiziet uz banku, paņemt, izņemt naudu. Un tāpēc, lai šī skaidrība būtu, katrā attiecīgā vecumā, tomēr tas ir jāstāsta, jāskaidro, un ar praktiskiem paņēmieniem pats iepērkās un saprot, cik tas un tātad kāds tas process ir. Laikam, ja bērnībā jau ir sākts šī izglītošana finanšu jautājumos, tad vēlāk cilvēkam ir daudz vieglāk, un varbūt, ka viņš spēj arī saprast, kādas tās dzīves situācijas, kas viņam tiek piedāvātas, vai viņas pieņemt vai nepieņemt, un viņš būs vairāk spējīgs tiešām arī izvērtēt savas spējas vienā vai otrā situācijā rīkoties. Un naudas tēma, protams, ir bezgala svarīga, un tur var runāt ļoti, ļoti daudz. Ko jūs gribētu novēlēt mūsu skatītājiem? Es varu teikt, ka jūs visi mīļie cilvēki esat ļoti spējīgi. Jūs esat daudz spējīgāki nekā jūs par sevi domājat. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, es iesaku visiem sapņot un likt savu mērķus, ko grib sasniegt. Nauda kā mērķis nekad nebūs. Ja? Mēs nevaram domāt, kaut man būtu daudz naudas. Ja? Ir jābūt kaut kādam mērķim, priekš kam tev to naudu vajag. Ja? Jo, ja cilvēkam ir vēlēšanās kaut ko sasniegt, kaut ko nopirkt, iegādāties vai savu biznesu uztaisīt, vienmēr būs iespēja to izdarīt. Ja? Un ja jūs cilvēki darīsiet, tad noteikti būs rezultāts. Vienkārši dariet, to es varu teikt. Paldies. Mans novēlējums būtu tāds, lai cilvēki sev uzticētos, tātad ticēt savām spējām. Un svarīgi ir apzināties, ko pats vēlās un iet uz šo te mērķi. Tad es atkal pieskaros mērķiem. Un svarīga lieta ir spēt pārvarēt savas bailes. Un kas ir bailes? Bailes ir tātad no kaut kā nezināma vai negatīva pieredzēta jau iepriekš dzīvē. Savukārt,
mēs ejam pāri bailēm, pārvaram viņas. Mums ir kas, mēs iegūstam galveno rezultātu. Un rezultāts, vai viņš ir ar plusīm vai ar mīnusu, tas ir svarīgi, ka tas ir rezultāts. Jo tālāk jau mēs zinām tos savus soļus, kā savu dzīvi tālāk veidot, lai sasniegtu to savu izvēlēto mērķi, uz kuru mēs ejam. Tādā veidā mēs jau iemācāmies vienreiz pārējiem pāri bailēm, otrais, trešo reizi un sajūtam, kādu labumu tas dod. Un tad jau automātiski dzīvē mēs spējam risināt dažādas problēmas, kuteliskus jautājumus un sasniegt tos savus mērķus arvien efektīvāk. To arī novēlu, uzdrošinieties. Esiet drosmīgi. Jā. Paldies! Un šodien diskusijas rezultātā sapratu to, ka visam sākumā un visam pamatā ir pats cilvēks. Cik viņš ir drosmīgs, cik viņš ir spējīgs, cik viņš ir atbildīgs. Un arī naudas pelnīšanas lietās, naudas izdošanas lietās ir svarīgi ievērot gan saprātu, gan atbildību. Un to es arī visiem novēlu. Ar jums kopā bija raidījums Izzini sevi, iepazīsti dzīvi, un es Inga Cironaka.